uzņēmums piedāvā šo lietotni, kas jau ir izstrādāta algoritmu pakotne, un te paliek atvērts jautājums, vai tālāk viņi neattīstīs šo te uz mūsu datiem trenēto algoritmu kā komercializāciju, tā kā risinājumu. Protams, pacienta fotogrāfijas bez piekrišanas publicēšana pastāv risks. Pacienti var nebūt pilnībā informēti par visiem iesaistītajām pusēm, kā arī, protams, par visiem procesiem, kas notiks ar viņu datiem. Te būtu ļoti svarīgi piesaistīt datu aizsardzības speciālistu un skaidrot arī pacientiem skaidrā formātā, kā tad viņa dati tiks apstrādāt konkrētā pētījuma ietveros. Uzņēmuma algoritma neatļauta publiskošana, un algoritms var nebūt validēts konkrēti šī pētījuma mērķiem. Šeit arī sasaucās, kāpēc mēs tur augstāk to pieminējam par algoritmu uzticamību, jo ir iepriekš izstrādāts algoritmas risinājums, kas ir ar noteiktu struktūru, ar kaut kādiem iepriekš datiem jau testēts un validēts, un šī te pētījuma mērķis bija ar insultu pacientiem, tad pēc insultu pārslimošanas viņiem piedāvāt kaut kādu konkrētu vingrinājumu kopumu, kā tad ietekmē. Te būtu ļoti būtiski validēt konkrēti šim te mērķim. Tā kā mums te bija informācija, kā tas ir, par ko algoritms, tas ir viens no tādiem arī riskiem, kad iegūtie rezultāti var nebūt korekti un atbilstoši. Te ir jāvalidē ar speciālistiem. Varbūt tad zemākas arī turpināšu, nav iebildumu. Jā, un mums tad ir izstrādāts šis rīcības plāns. Tad pirmais jau bija dots. Nākamais ir pārliecināties par nepieciešamajām atļaujām, tad respektīvi mums būtu jāizskata viss, vai kas ir rakstīts iepriekšējās pacientu piekrišanas formās, vai visas nepieciešamās ētikas atļaujas, kas ir sadarbības līgumos, kādas ir atrunas, respektīvi viss tā lielā papīra procedūra pirms uzsākt pētījumu būtu jāizskata un jāizsaprot visi iespējamie arī šie datu aizsardzības riski. Šeit arī minējām šo risku par algoritmu atbilstību konkrētā pētījuma mērķiem, ir jāskatās, kam pirms tam viņš tika izveidots un uz kādiem datiem tika testēts vai validēts, un te būtu jāpiesaist konkrētās nozares ekspertu, šajā gadījumā noteikti ar insultu ir saistīta kardioloģija, un tad jau arī jāskatās fizioterapeits vai rehabilitologs atkarībā no tā pētījuma padziļinātā mērķa. Noteikta datu glabāšana un piekļuves kārtība, šeit mēs tā plašāk visu to procedūru nosaucam un definējam kā datu pārvaldības plāns, konkrēti strukturēts, cik ilgi, kas ir kurā brīdī piekļūst pie kādiem datiem, uz kādiem nosacījumiem, lai ir skaidra pārvaldība visos datu apstrādes posmos, un arī visā konkrētajā pētījumā, cik ilgi viņš arī tiks izstrādāts. Izvērtēt dažādus arī šos transkripcijas rīkus, jo tur pirms tam bija minēts, kad viņi plāno izmantot šo rīkus ar Eiropas Savienības zonas, bet te būtu svarīgi izvērtēt arī citus alternatīvus risinājumus, kas noteikti ir arī varbūt atbilstošāki šai te datu kopai. Šķiet zemāk paskrolēt. Jā, un lietas, ko nedrīkst publicēt, protams, tie slimnīcas pacientu dati, pacientu fotogrāfijas, transkriptus, tieši audio balss ierakstus, kā arī šo uzņēmumu algoritmu tehnisko dokumentāciju. Un mēs to teikumu mazliet saīsinām, mēģinām maksimāli korekti, bet ļoti līdzīgi sasaucās ar pirmo grupu, esam uz tā paša viena viņa, ka mēs izmantotu tikai tos datus, datu struktūras, kas ir konkrētā pētījuma mērķi, lai sasniegtu, respektīvi tur tie iepriekš minētās datu struktūras visas pat iespējams nebūtu nepieciešams, un to būtu svarīgi specificēt, dokumentēt un tad parādīt, ka ir skaidra pārvaldība, skaidras atbildības un visi šie izmantotie rīki. Tas ir no mūsu grupas īsumā viss. Paldies! Man liekas, ka tāda sarkana līnija gan jūsu stāstā, gan arī pirmās grupas stāstā droši vien caurvījās tas, kad jau tika minēts, ka būtu nepieciešama kaut kāda vienošanās līgums, kur precīzi tiek sadalīts tas, kādus datus dot, kur glabāt, kā glabāt. Tas īstenībā man personīgi priecē to dzirdēt, jo tas droši vien arī ir tas viens no centrālajiem vēstījumiem šodien ir ka faktiski tāda vienošanās ir nepieciešama un noteikti visām iesaistītajām pusēm palīdz gūt kaut kādu skaidrību.
Ksenija, atkal varbūt jūs kaut ko tieši par šo specifiski gribat piebilst? Ja nē, tad ejam tālāk. Mikus, laikam, jūs esat pēdējais, noslēdzošais. Tā drīzāk Jā, nevis pēdējais. paldies, tuliņās. Vai tad Mikus pats arī strādāja? Es esmu tāds universālais karējs, Ilmār. Labi, tas ir labi. Jā, tad šis ir no manas grupas, kur mēs tā īsumā ātri visam pārskrējām cauri. Te lielas atšķirības nav, no pirmajā nav visur ir slimnīcas pacientu dati. Šeit gan mēs uzrakstījām, ka te viss ir kārtībā, jo mēs uzskatījām, ka tie ir kaut kāda kustība amplitūdas dati, kas jau nesaturētu nekādu personu informāciju, neko tam līdzīgu, un tos nevarētu sasaistīt ar nevienu personu, un tie būtu vairāk vienkārši domāt, kā vienkārši, lai testētu ierīci, un tāpēc, tā nesaturētu nekādu personīgu, nevienu no šīm informāciju veidiem, tā kā viss kārtībā. Interviju ieraksti, jā, protams, tur arī var būt personu datu noplūšanas riski, fotogrāfijām arī personu datu noplūšanas riski. Tālāk uzņēmuma algoritmu dokumentācija, protams, ir IP objekts un komerces noslēpums. Iepriekšējā pētījuma datu kopā, tur mēs vienkārši uzrakstījām, tas varbūt intelektuāla īpašuma objekts, vai to vajag atsaukties, bet mēs uzskatījām, ka tas bija tāds mans, es vienkārši biju slinks un negribēju ko domāt. Tie nav personas dati vai nekāds cits, tāpēc, ka pieņem, ka datu kopija ir bijusi sagatavot publicēšanai un attiecīgi visi riski saistīti ar personas datiem ir novērsti. Vot tā. Un zinātnisko rakstu tabulas un attēli. Atkal tas pats ar intelektuālo īpašumu. Galvenais vajag atsaukties uz to, un tad gan jau būs ok. Tālāk par atrodiet vismaz 7 to sarkano karogus. Tur nebija aprakstīta nekādas piekļuvas kontrols, nekas, kas tiem datiem varēs piekļūt. Bija izteikts, ka izmantos mākoņu mapi. Kur kāda mākoņu mapa tā ir? Varbūt tas būs kaut kāds Filēm LV mākoņu konts vai personīgais Google Drive, kategoriski izslēgts. Citi jau arī minēja par transkripcijas rīku, kas atrodas ārpus Eiropas valstīm. Uzņēmuma dati var būt komerces noslēpums, protams, droši vien visticamākais arī kaut kas tur pēc tam būs. Un arī nav arī teiks, kādus datus mēs tieši iegūsim un gribam no viņiem tur dabūt, un tā apmaiņa tur galīgi nebija dokumentēta skaidri. Vai sadarbības partneris un uzņēmums mums atļaus publicēt datus atvērtā veidā tā, kā mēs to gribējām? Ļoti liela iespēja, ka nē, varbūt tiem Somijas datu analītiķiem būtu vienalga kaut kādā veidā, bet vai uzņēmums to gribētu, nē. Tajā pašā laikā Somijas sadarbības partneri, kuriem mēs sūtām analizēt tos datus, arī var mūs neklausīt un nosacīt, uzmest un darīt, ko grib, jo viņi, tas viss ir jāaprakstā ar līgumiem un nevar tā vienkārši ķap. Un tad mēs solām, ka publicēsim rezultātus, bet uzņēmums uzsver, ka negrib publicēt šo kaut kādu daļu. Uzņēmums saka, ka tur ir komerciāla nozīme, bet mēs sakām, ka nav, un šīs lietas var arī būt tas, kas ļoti var sagādāt grūtības, jo, atšķirā, kurā brīdī tur, kā jums prezentācijā teica, visur beigās atbildi ir nauda, un uzņēmums jau var to naudu daudz saskatīt daudz ātrāk nekā kaut kādi mēs zinātnieki, tur kādreiz domāt, nē, viss kārtībā, bet uzņēmums var domāt savādāk. Tā, pirmā rīcības soļi, jāizveido datu nodošanas un saņemšanas līgums ar visām pusēm attiecīgi, datu pārvaldības plāns jāizveido, tur liela daļa no šiem jautājumiem būtu atrisināti par glabāšanu, piekļuvu un citiem jautājumiem, atrakstīt to, atrisināt arī to transkripcijas rīku, kas atrodas ārpus Eiropas problēmu, vienošanās uzņēmumu, atrunāt IP tiesību un rezultātu sadali, vienoties ar, tas pats principā uzņēmums un Somiju mēs tur noslinkojām, vienoties ar Somiju arī, ka šis ir kopprojekts un mēs esam vadošais partneris un mums ir visa vara, un viņi tikai darīs mums datu analīzi. Jā, lietas, ko nedrīkst publicēt, sensori vai citi dati uzņēmums to neļauj publicēt, algoritmus, jo tas laikam ir IP, atrunāt, lai Somi nepublicē mūsu datus. Tas tā, slinki. Un teikums, mēs vienkārši uzrakstījām vairāk tādus bullet points, ko mēs 21. gadsimtā pēc tam iemestu mākslīgā intelektā, lai viņš mums uzmet kaut kādu tādu smuku teikumu. Būtu, protams, mūsu pētījums ir noderīgs sabiedrībai un sabiedrības veselībai. Mēs veiksim anonimizāciju pēc labākajām praksēm ar visas puses ievēros labākos datu pārvaldības principus un noslēgsim līgumus ar visām pusēm, kur būs atrunāti datu pārvaldības principi un viņi visi dzīvoja laimīgi. Tas īsumā. Viss par mūsu, bet, jūs redzat, kā arī pārējās grupas, man liekas, var redzēt, ka, kopumā izveidojam, mēs, man liekas, esam uzķēruši daudz tādas vienojošos, vadošos principus. Jā. Tad es beigšu dalīties ar savu. Jā.
Liels paldies, Mikus. Tiešām izskatās, ka tas princips ir uztverts. Bet tāds jautājums, kas radās man, ko es varbūt varētu pāradresēt tev, Anna, vai tev, Ksenija, kas izskanēja visās 3 grupās, bija par šo datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības, Eiropas ekonomisko zonu. Varbūt jūs varat tā īsi izstāstīt, tas ir kaut kas tāds, ko nedrīkst darīt, vai drīkst darīt ar noteikumiem, jo, piemēram, tādā mākonī, es viņu ielieku, nezinu, Google Drive vai ko, es jau nezinu, kur tie serveri atrodas, varbūt Ķīnā, varbūt Indijā, varbūt tepat Latvijā. Kas no šī aspekta ir kaut kā tad galvenie pamatprincipi, jo izskatās, ka tas iespējas ir tāds, ka mēs nedrīkstam datus dot ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ekonomisko zonu. Vai tas tā tiešām ir? Es varu ieskicēt, būs ko piebilst. Tas ir tāds, es teiktu, kā jā un nē. Šī regulējuma vispār galvenais mērķis, un tu var redzēt, ka to pārņem arī citas valstis pasaulē, ir tās datu protekcionisms, es teiktu. Un kas tomēr cenšas nevis pilnīgi lokalizēt datus, bet nodrošināt, ka, ja dati tiek nodoti ārpus teritorijas noteikts, kas šajā gadījumā ir Eiropas ekonomikas zonas, tad tiek nodrošināts tāds pats datu aizsardzības līmenis kā Eiropā. Tur, protams, ir pamatā visam šim ir cilvēktiesību regulējums, arī, es domāju, ekonomiski apsvērumi, arī ir tāds apsvērums, kas ir, es teiktu, varbūt svarīgākais šajā gadījumā, ir tāds, ka Eiropas ekonomikas zonai pa lielam ir viena telpa nosacīta, jā, tur likumu un iestāžu telpu, un tur tāda ciešāka sadarbība. Un tad, kad mēs nododam datus ārpus Eiropas Savienības, no Eiropas ekonomikas zonas, tad tie dati nonāk citas jurisdikcijas rokās un citas jurisdikcijas iestāžu rokās potenciāli. Un tas ir tas, kas, man liekas, uztrauc Eiropas Savienību, kā Eiropas ekonomikas zonas iedzīvotāji pārsvaru iedzīvotāji, jā, tad par viņiem var tikt īstenota kaut kādā bārā vai pret viņiem var tikt vērsta kaut kādā darbība, ja viņu dati būs citus jurisdikcijas ietvaros. Piemēram, ASV slavenais gadījums, kāpēc ar ASV tik bieži tur Eiropas Savienībā izbeidza un noslēdz atkal līgumus par datu nodošanu, tāpēc, ka ASV uzraudzība, ne tikai uzraudzības, bet vispār iestādēm dažām ir ļoti plašs pilnvarojums, jā, un tad pa lielām attiecības digitāla sektora iestādēm, piemēram, Meta, jā, vai Google, noteikts iestādes ASV var pieprasīt un saņemt jebkādus datus. Tas nozīmē, ka, robežā jūs vajadzēs, robežā pret jums gribēs kaut kādu darbību veikt, jā, vai pārbaudīt, vai kas papildu varētu to izdarīt, izmantojot metadatus. Šādas lietas. Plus arī kaut kādu komerces noslēpumi, kas arī ir saistīti ar personas datiem, ko jūs arī minējat, var nonākt citas jurisdikcijas rokās, ko arī Eiropas Savienībā ne ļoti grib. Un tāpēc, bet atkal ekonomiski pilnībā nogriezt datu plūsmu negribas, jo tomēr ir sadarbības starp dažādām valstīm jurisdikcijām. Tāpēc ir tāds regulējums, ka drīkst nodot datus, bet tikai, ja ir paredzēti un ieviesta noteikti datu aizsardzības pasākumi. Un tie datu aizsardzības pasākumi ir šādi. Jā? Pirmkārt, ja ir ērtākais variants, ja tā valsts ir droša valsts sarakstā,
kas ir publiski pieejams, ko Eiropas Savienība laik pa laikam papildina. Nu, piemēram, ko mēs varam pateikt, Kanāda, tur privātais sektors, man liekas, ka Dienvidkoreja bija pēdējais papildinājums tajā sarakstā, vai Japāna. Nu tā. Un tālāk, ja tā valsts nav droša valsts saraksta, tad ir jāveic atsevišķi izvērtējums par to, ka atsevišķu datu nodošanu jāslēdz līgums par datu nodošanu. Tāds dokumenti papildu ir vajadzīgi un izvērtējumi. Un es teiktu, ka Ķīnā, piemēram, nav drošu valsts sarakstā. Un pa lielam, lai nodotos Ķīnu datus, tad mums vajag vērtēt Ķīnā esošos līkumus, kas ir attiecināmi uz šiem datiem, veikt izvērtējumu, un tikai, ja izvērtējums ir ok, tad noslēgt līgumu ar saņemēju. Prakse sanāk, kā to, lai tas izvērtējums izskatītos pozitīvi, vajag viņu pievilkt aiz ausīm, ļoti nopietni, ja, jo tāpēc, kā Ķīnā tie likumi arī ļauj uzraudzības iestādēm un visam iestādām diezgan plaši darboties. Jā, un tāpēc noteikts jurisdikcijas tur nav nekāda melna saraksta, jā, bet de facto mēs sapratam, ka kādas valsts ir melnē sarakstā. Un tad attiecīgi, ja jūs gribat izmantot mākoni, jums jāskatās, kur tas mākoņu pakalpojums sniedzējs tos datus uzglabā. Jo ir pat tādām pašām, Amazonam, ja, piemēram, viņiem ir vai Google vai Microsoft ir iespēja izvēlēties, kuras valsts serveros tie dati tika uzglabāti, vai tas ir, piemēram, Frankfurtē, ir, Vācijā visbiežāk, ja Frankfurtē, vai tas ir Īrijā, vai, ja tas ir ASV, tad visticamāk slikti ir. Jā. Paldies, izklausās. Ļoti izsmeļoši. Tad skaidrs, tad nav gluži tā, ka nevar, bet ir baltais saraksts, un ja nav baltajā sarakstā, tad ir jāvērtē, un tad ir tādas valsts, kurām pavisam grūti. Mums ir jautājums, jā, jūs lūdzu. Jā, paldies. Sakiet, kur to var atrast to drošo valstu sarakstu? Tas ir viens jautājums, un otrs jautājums, ja dati tiek uzglabāti valstī, kas nav Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonā, tad es pareizi sapratu, ka šī valsts datus uzglabā pēc saviem noteikumiem, vai arī tomēr es līgumā ar šo sadarbības partneri varu pieprasīt, ka viņi izpilda Eiropas regulas prasības. Ksenija, varbūt tu vari uz šo atbildēt, es pagaidām meklēju to sarakstu. Jā, kopumā arī, tā kā datu nodošanas līgumos var paredzēt speciālās klauzulas, piemēram, tā kā var vienoties par konkrētiem noteikumiem, un, protams, ka šajos līgumos, jo īpaši ir cita jurisdikcija, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts, un tā nav tā kā arī tajā pašā droša valsts sarakstā, tad labāk, protams, detalizētāk aprakstīt visas procedūras, visas drošības pasākumus un tā tālāk. Un, jā, arī līgumā, arī datu aizsardzības sadaļā, piemēram, var arī sākt ar to, ka šajā līgumā šim līgumam tiek piemērotas regulas prasības. Arī man liekas, ka Latvijas līgumos, neskatoties uz to, ka mēs atrodamies arī Eiropas Savienības telpās, mēs tāpat turpinām rakstīt, ka šajās attiecībās tiek ievērotas regulas prasības. To var paredzēt. Paldies. Es ieliku čatā, es nezinu, man liekas, ka jābūt, kā jūs redzat to saiti uz sarakstu Eiropas komisijas mājaslapā. Ir, jā, paldies. Liels paldies. Jā. Jā, mēs gluži nemanot pārgājām uz tieši to sadaļu, ko mēs gribējām, jautājumu atbildes. Tā kā droši, ja kādas refleksijas jautājumi esam jūsu rīcībā. Es varu vēl piebilst par, bija tāds netieši jautājums, vai komerces noslēpums var būt personas dati, un te varbūt kas var arī tev mums visiem par to parunāt. Kā tev liekas? Es teiktu, ka jā.
Jo personas dati, kuru uzņēmums izmanto tīpaši komercdarbībai, tas ir kaut kas, Es nezinu, vai darbinieku dati, piemēram, varētu būt komerc. Man liekas, mūsu grupu par šo mēs runājam tieši slimnīcas pacientu dati. Tas bija mūsu tāda doma, ko es pavēršu, bija zobārstniecībā vai kaut kādās Amerikā, kur notiekās vairāk tāda, tā ārstniecība vairāk ir tāds produkts, nevis kā Latvijā, kas ir, tu aiziet uz savu bekus vai kaut kur un tur. Bet, ja te ir pie zobārsta un viņu klientu saraksts ir viņu pacientu saraksts, vai šī informācija attiecīgi nebūtu arī viņu komerc noslēpums? Un tad, protams, tur ir personas dati, ir veselības dati, ir sensitīvi dati. Tad tas attiecīgi atbilst visām 3 kategorijām šajā gadījumā, vai ne? Tie visticamāk, tad būs personas dati. Tur teiksim, varētu padomāt, kā viņi var vai nevar būt komerc noslēpums. Kāpēc ne īstenībā? Es absolūti neizslēdzu. Tāpēc es biju tik strauji atbildēt uz šo jautājumu formalitāti, vai var būt. Visticamāk, ka gan jau, ka var būt. Piemēram, es varētu iedomāties, klasiskā izpratnē, kas ir komerc noslēpums. Es esmu, piemēram, kaut kāds pārdevējs pakalpojums sniedzējs, un es varētu negribēt, lai kāds zina, ka tieši uzņēmums X ir mans lielākais klients. Jo konkurenti varētu targetēt, mērķēt savu pārpirkšanu tieši uz to, apmēram kaut kā tā, tad attiecīgi, nezinu, kāds slavens aktieris, tika pieminēts Hollywood, uzreiz nāk prātā Toms Cruise. Ja es lepojos ar to, ka Toms Cruise ir mans klients, es varbūt varētu gribēt to paturēt kā komerc noslēpumu, jo Toms Cruise varbūt ļoti bieži savu ārkārtīgi skaisto smaidu uzlabo pie zobārsta, un es negribu, lai konkurenti to zina un mēģina targetēt. Tāds tiešām ļoti, ļoti triviāls piemērs, bet es domāju, ka tas ir tāds, varbūt mazliet tāls stiepiens, bet kāpēc ne? Varētu arī tā būt, kad personas dati ir komerc noslēpums, kaut vai arī no tā aspekta, piemēram, kad ne jau visās nozarēs klienti grib zināt, klienti grib ļaut saviem pakalpojumu sniedzējiem vai kam vispār atklāt, ka viņi ir klienti. Tad komerc noslēpuma kritērija bija kāda, kurai ir komerciāla vērtība, kur atklāšana var nodarīt kaitējumu, kas ir slepena. Atkal, varbūt ir kāds servis, par kuru lietošanu cilvēki nav super lepni un baigi negrib, lai publika to zinātu. Tad, teiksim, uzņēmums visiem ir apsolījis, ka jūs Tas, ka jūs lietojat, vai tur kaut ko būs arī mūsu striktais noslēpums, es domāju, ka jā, tad arī tas var būt respektīvi. Varbūt ir droši vien arī tādi dati komerc noslēpums, kur uzņēmums saviem klientiem ir apsolījis, ka mēs šo glabāsim strikti kā komerc noslēpumu. Kāpēc ne? Linda, lūdzu. Jā, man jautājums par ētikas atļaujām par birokrātiju. Manuprāt, veidojas milzīga birokrātija, ko te ikdienā sastopos, bet tieši Ernst & Young varbūt tādu juridisko pieredzi, vai tiešām to vajag, vai varētu apietis mazliet izstāstīšu situāciju. Ir tātad saņemta ētikas atļauja pētījumam. Lai saņemtu ētikas atļauju, ir jāsniedz ļoti detalizēti apraksti par visiem datiem, datu plūsmām un tā tālāk. Tālāk, kad pētījumā nepieciešamie šie cilvēku dati tiks iegūti tā trešajā uzņēmumā, universitāte slēdz ar uzņēmumu līgumu. Juristi apgalvo, ka līgumā atkal ir ļoti detalizēti jāapraksta visi šie procesi. Vai pietiktu, ka līgumā ir atsauce uz jau saņemto ētikas atļaujumu punkts? Jeb tomēr līgumā ar trešo personu atkal ir detalizēti jāapraksta visi datu ieguves, uzglabāšanas, kurā skapī, vai cik ilgi, vai tas viss atkal ir jāapraksta? Vai varētu bez tā iztikt? Drīzāk jau, ka būs, laikam, tā līgumā jāapraksta. Par personas datiem sevišķi,
teiksim tā, atkal, Anna Ksenija, lūdzu palabojiet, man tā pieredze nav tik liela kā kolēģiem, tāpēc es visu laiku uz viņām atsaucos, bet, teiksim, man varbūt ir vieglāk sev iedomāties tieši kā tādam cilvēkam, kas tik ļoti detalizēti nav ikdienā iesaistīts personu apstrādes jautājumu, bet es zinu to, ka es, piemēram, pārskatu kādus līgumus, un es redzu, ka tur ir iesaistīti personas dati, man uzreiz ir tas sarkanais karodziņš. Tur ir jābūt tajā līgumā, kaut kādam pielikumam, ir jābūt skaidram, kurš apstrādātais, kurš pārzins, kādi ir tie spēles noteikumi, kā notiek šo personas datu apstrādi. Un šie spēles noteikumi, viņi principā ir pareizi viņus noteikti līgumā. Kas attiecās uz citu kategoriju, ja tie ir citu kategoriju dati, kaut vai tas pats komerces noslēpums vai kas, te ir arī tāds praktisks apsvērums. Droši vien, ka negribās to līgumu varbūt detalizēti slēgt, bet visticamāk, ka kāds privātais uzņēmums jums vienkārši nedos datus, ja viņiem nebūs kaut kāds līgums pretī, jo tur arī sēž jurists, atbildīgais cilvēks, un viņam arī ir bail. Bet ja es tā vienkārši pētniekam kaut kādus datus iedošu, atnāks priekšnieks un teiks, kāpēc tu iedevi? Pētniecībā. Labi, jā, bet kur ir līgums, kur ir noteikumi? Nē. Un tāpēc, laikam tomēr jau ka būs tas līgums vajadzīgs, ne tikai arī no tāda juridiskā aspekta, kur to pieprasa likums, bet arī no tīri praktiskā aspekta. Tāda ir tā civilizētās, institucionalizētās pasaules ēnas puse, kad mēs tos papīrus kārtojam. Bet nepietiek ar to, ka, teiksim, pieliek kā pielikumu to ētikas atļauju, kur tas viss jau ir aprakstīts. Un vienkārši atsaucas tajā tekstā, vai vēlreiz dubultē aprakstam visu, aprakstam arī līguma tekstā. Obligāti jau, protams, nekas nav, tas ir jāskatās konkrētā situācijā. Tas būtībā ir tāds juridiskās tehnikas jautājums. Principā, jā, iespējams, ka tā vietā, lai visu pārrakstītu, varētu iekļaut atsaucas, bet, protams, ir jābūt skaidrībai, ka te ētikas komisijas lēmumā šie jautājumi ir atrunāti. Ja viņi tur ir atrunāti precīzi, tad jā, es kā jurists neredzētu problēmu, ka tā vietā, lai rakstītu, piemēram, mēs glabāsim komerces noslēpumu drošā serverī tur un tur, ka tā vietā, lai to pārrakstītu, es ielieku atsauci, komerces noslēpuma dati tiks glabāti serverī, kā norādīts tur ētikas komisijas, vēlams kaut kā precīzāk punkti, lai nav tāda vispārīga atsauce. Un tad tādu testu, ko es iekšēji izmantoju ikdienā, arī pārskatot līgums, es iedomājos sevi tiesā, vai es tiesnesim kā tādam nezinošai, neiesaistītai pusē varēšu tā skaisti un pārliecinoši parādīt, ka rekur ir līgums, rekur ir tas, un mēs to esam paredzējuši šeit. Un ja tas to intelektuālo testi neiziet, vai tas tā ļoti grūti iet, tad tā ir indikācija, ka kaut kas tomēr skaidrāk jāuzraksta precīzāk. Vai vēl ir jautājumi? Jā. Ja mēs esam trāpījuši kaut kā tik ļoti precīzi, ka tieši pēc 20 sekundēm arī kā grafikā norādīts, arī varēsim pabeigt semināru. Tas arī nav slikti. Ilmārs tāds smaidīgs. Ilmār, kas tev sakāms ir? Mēs esam precīzi kā Šveices pulksteņi apmēram. Kā Japāņu kvarts pulksteņi. Jā, vajag labi. Mēs esam trāpījuši. Ok, tad droši vien, kad tad arī uz tādas pozitīvas nots arī tad droši vien varam noslēgt šo semināru. No manas puses tiešām liels paldies, ka bijāt pietiekami kuplā skaitā. Tas vienmēr ir patīkami, kad kāds klausās. Ceru, kad arī guvāt kaut ko noderīgu šeit un cerams, ka tas arī palīdzēs jums tādā ikdienā praksē un ejot tālāk. Liels jums paldies, nekautrējieties mums meklēt LinkedIn, aicināt, vismaz man noteikti, varbūt Ksenija to nevēlās vai Mikus, un tad jau kaut kad profesionālās gaitās varbūt sanāks tikties. Tikai ne tiesā. Tiesā nevajadzētu tikties. Tas ir pilnīgs čaukaus.
Jā, bet paldies, jo labā ziņa bija tāda, ka tur tā prezentācija nav tik gara, un tad mēs paši padarbojāmies, tad mēs iedzērām kafiju, līdz ar to mēs 6 stundas neaizmigām nekādā veidā, jo visu laiku bija kaut kas jādara. Tā kā tāds arī bija tas mērķis. paldies par strukturējumu, tā jāsaka. Paldies, Lils. Paldies! Paldies! Labi. Tā, Paldies. Vēlreiz paldies. Liels Un tad paldies, es, visu labu. paldies visiem. Tad, ja jums kādam vēl ir nepieciešams no dalībniekiem apliecinājums par dalību, tad droši sazinieties ar mums e-pastā. Dažus es esmu piefiksējis tos, kas jau man atsūtījāt. Ierakstu mēs sagatavosim un daļu no tā izsūtīsim un varbūt ievietosim YouTube kanālā, kā jau es iepriekš minēju. Un tad tas arī šodien visi, ja vairāk cilvēki nevēlas saņemt bezmaksas juristu konsultācijas, tad palaid garām tādu iespēju, tad labi, tad šīs nots tiešām arī beigsim. Paldies visiem par piedalīšanos. Un tad, uz redzēšanos citos pasākumos. Visu labu! Un prezentācija arī Mikus atpūtīs, ja? Būs, Ilmār, neuztraucies. Es taču kolekcionēju visas prezentācijas no visurienes, kur ir. Tas Jā. būtu Labi. muļķīgi to nedarīt. Jā. Visu labu tad! Paldies! Paldies, visu labu! Paldies!